Jā, labvakar visiem skatītājiem, un šī vakara tēma ir apokalipse. Un nezinu, kā jūs jūtaties, bet skatoties jaunākās ziņas par Krieviju, Ķīnu, Irānu, rodās tāda iespējas, ka kaut kāda apokalipse ir iestājusies, ja, bet ko tad nozīmē šis vārds apokalipse? Tātad tezaurā mēs varam atrast pirmo skaidrojumu, tātad tas ir pravietojums par cilvēces un pasaules likteni pastardienu. Tātad pirmais ir apakalips ir pravietojums. Ja pravietojums ir kaut kas tāds, ko Dievs ir kādam pravietim, kādam cilvēkam atklājis par nākotnes notikumiem, ja, un tas ir saistīts ar tādiem dramatiskiem notikumiem, kas mūs gaida nākotnē. Un te ir pieminēta pastardiena, ja, pastardiena, daudz kas varētu būt, tā varētu būt Trešais pasaules karš, varētu būt Armagedonas kauja, Jēzus Kristus otrā atnākšana un daudz kas cits, jā, tādas globālas lietas, jā, un tas otrs skaidrojums, kad tātad jaunā derības grāmata, kas satura pravietojums par pastardienu, jā, tad tā Jāņa atklāsmes grāmata, jā, ko arī sauc par apokalipsi, jā, un es arī citreiz saīsinot saku, nevis Jāņa atklāsmes grāmata, bet atklāsmes grāmata, jā, vienkārši atklāsmes grāmatām. Un lūk, te īsumā tas skaidrojums, ko nozīmē pats vārdiņš apokalipse, jā, bet es saku, mūsdienas lasot ziņas, tur riktīgi apokalipse, un tādēļ es atkal esmu apkopojis tādus manā redzējumā tos svarīgākos notikumus, ko vērts ņemt vērā, jā, jo, kā jau es iepriekš minēju, ka parādās aizvien vairāk Krievija, Ķīna, Irāna, un šīs valstis, kas pārstāv atkal tālāk citas valstis, jā, aizvien vairāk uz šīs skatu, uz šī trijotne parādās, un parādās arī ASV kā tāds policists, kas cenšas šo pasauli sakārtot un pieskatīt visus, jā, lai nesavāra pārāk lielas ziepes, jā, jeb pareizāk sakot, lai neizceļās atomu karš, jā, bet par to sīkāk mēs parunāsim tūlīt lasot jau ziņas. Tātad, tā svaiga ziņa, šīs dienas ziņa, 28. oktobrs, vsc.lv. Tātad Izraela noraida ANO ģenerāla asamblejas aicinājumu uz humāru pamieru Gazas joslā. Izraela piekdien ar sašutumu norādīja ANO ģenerālās asamblejas rezolūciju, kas aicināja uz tūlītēju ilgstošu un ilgspējīgu humānu pamieru Gazas joslā, kur Izraela ar gaisa un artilērijas triecieniem jau 3 nedēļas cīnās pret palestīniešu kaujinieku grupējumu Hamas. Lūk, tā tad ANO ģenerāla asamblēja, jā, tur, ļoti daudz valsts, gandrīz visas pasaules valsts ņem dalību, ja izvirzīja tādu prasību, ja, par šo pamieru Gazas joslā, bet, kā mēs redzam, viņi tā kā pieprasīja, ja, tūlītēju, ilgstošu, ilgspējīgu humānu pamieru, ja, bet kā mēs zinām, ka Hamas slēpjās aiz civilu personām, ja, aiz šiem parastajiem cilvēkiem, un līdz ar to arī tiks sniegta palīdzība arī šiem Hamas grupējumam, ar ko Izraela cīnās. Ja. Tādēļ viņa tur rakstīts ar sašutumu noraidīja. Ja. Izraela to uzskatīja par aizvainojumu, ja, ka tā vispār viņai kāds kaut ko to prasa šādu jautājumu. Šī ir tumša diena ANO un cilvēcei, sacīja Izraels vēstnieks ANO Gilārds Erdens, solot, ka Izraela izmantos visus līdzekļus cīņai pret Hamas. Redz, kā Izraels vēstnieks ANO to uzreiz formulē, šī ir tumša diena, ja, ANO un cilvēcei, ja, ka vispār pieļāva tādu domu, ja, ka pamieru, ja, jo mēs saprotam, ka šī situācija Gazas joslā nav tik vienkārši, ka tur vienkārši pamieru var uztaisīt, ja uztaisīt divas valstis, Palestīna un Izraela. Tas nav iespējams, mēs jau iepriekš runājam, ja, kur ir tā sakne konfliktam ir daudz dziļāka. Lūk, un tālāk viņš turpina, šī ir diena, kas ies vēsturē kā negods. Mēs visi esam kļuvuši par lieciniekiem tam, ka ANO vairs nepiemiet pat vismazākā leģimitāte vai svarīgums, sacīja vēstnieks. Ja, tātad atkal viņi ir šokēti, Izraela ir šokēti, ja, ka
vēsturē šī diena kā negods, jā, Izraela to uzskata par aizvainojumu, jā, kā pieprasa viņiem tagad pamieru, jā, ka viņi izsludinājuši karu, jā, šīm grupējumam, kuri uzbruka Izrēlā, jā, un šis uzbrukums bija ļoti saplānots, jā, vienlaicīgi, jā, vienā laikā sazinājās pa telefonu līnijām, kas bija apakšzemes tuneļos, jā, 70 vietās tika šis žogā caurumi uztaisīti, jā, un Izraels teritorijā iebrika vienlaicīgi 70 vietās, jā, sākās raķešu uzbrukumi arī pa gaisu, pa ūdeni, pa pazemes tuneļiem, visur. Tas bija tāda operācija, ja kāda iepriekš nebija bijusi, tāpēc Izraela viennozīmīgi pasludināja to kā karu. Viņi rezervistus iesauc 360 000, jā, un viņi cīnīsies ar šo Hamas grupēm visās frontēs, ne tikai Palestīnā, Gazas sektorā, jā, bet arī citās vietās, arī Libānā un citās valstīs. Lūk, tātad Hamas un palestīniešu pašpārvalde novērtēja šo rezolūciju atzinīgi. Protams, ka viņi priecājās, viņi grib, lai viņus visus nenogalina. Mēs pieprasām tās tūlītēju piemērošanu, lai atļauj ieviest Gazas joslā degvielu un humāno palīdzību civiliedzīvotājiem, teikts Hamas paziņojumā. Jā, redz, kā Hamas rūpējās par civiliedzīvotājiem, jā, pēdiņās. Viņi vienkārši grib, lai Izraela viņiem nešauj virsū. Viņi grib palikt dzīvi un turpināt šo karu, ko viņi sākuši. Ja. Vispār netiek minēta ķīlnieku atbrīvošana. Ja. Par to mēs tālāk arī lasīsim. Vispār šis punkts tika izslēgts no ANO šīs rezolūcijas. Tātad palestīniešu pašpārvaldes ārlietu ministrija paziņoja, ka laikā, kad Izraels militārā kampaņa sasniedz jau brutalitātes virsotni, pastāv stingri starptautiski nostāja, kas norāda Izraels trako agresiju. Jā. Arī kā brutalitātes virsotne, Izraels trako agresiju, jā, kādi termini tiek lietot. Jā, un, protams, ka to izmanto otra puse, jā, Palestīnas pašpārvalde lieto tādu leksiku, jā, par Izraels netaisno rīcību. Skatāmies tālāk. ANO ģenerālā asamblēja piekdien saņēma nesaistošu rezolūciju, kas aicina uz tūlītēju ilgstošu un ilgspējīgu humāno pamieru Gazas joslā. Ārkārtas sesija ar 120 balsīm par, 14 valstīm balsojot pret un 45 atturoties, tās pieņemšanai bija nepieciešams 2/3 vairākums. Jā, tātad šī rezolūcija tika pieņemta, jā, bet tā ir nesaistoša, tā ir kā rekomendācija, jā, bet Izraela to uztvēra ļoti sāpīgi, kā pļauku sejā. Lūk, un skatāmies to balsošanas rezultātu, mēs uzreiz varam redzēt, cik ir pa Izraelu, cik ir pa Palestīnu, jā. Tātad 120 bija pār, tad 120 valstis atbalstīja, jā, šo pamieru, jā, tātad atbalstīja šo Palestīnas pusi, jā. Tātad 14 valstis Izraēlu un 45 valstis atturējās, jā. Un iedomājieties, tad mēs varam pateikt, ka Izraēla atbalstīja tikai saujiņa ar valstīm, jā. 14 valstis atbalstīja Izraēlas to nostāju un saprot, ko Izraēla dara un kāpēc viņi tā rīkojās. ASV un Izraēla kritizēja Jordānijas ierosināto rezolūciju par to, ka tajā nav nosaukts vārdā Hamas un nav pieminēti šie grupējumi sagrābtie ķilnieki. 7. oktobra uzbrukumā Izraēlā. Izraēlas vēstnieks ANO sacīja, ka šai rezolūcijai vienīgā vieta ir vēstures mēslēniem. Ja? Atkal Izraēla, protams, ka ASV un Izraēla kritizē vispār šo ierosinājumu. Ja? Tur netika lietot šie termini Hamas, jā, un ne par ķilniekiem nebija nekas minēts. It kā tā būtu vienkārši Izraēla iegājusi Gazas sektorā un vienkārši veic teroristiskas darbības. Jā, it kā tas vispār bija aizmirsts. Vai ne? Lūk, un tas piesedz un dod spēku Hamas brutalitātei, un nevienai dalību valstī nevajadzētu pieļaut, ka tas notiek. Debatēs teica ASV vēstniece Linda Tomasa Grīnfelda, komentējot Hamas
minēšanu šajā rezultātā. Jā. Nu, protams, redzi, ka lielais palīgs Izrēlē arī ANO ir ASV, jā, un nu, tad starp tām 14 valstīm numur 1, protams, ir ASV, kas Izrēlu atbalsta, jā, bet mēs redzam, ka ANO vienkārši, nu, vairums ir Palestīnas pusē, jā, un it kā jau tā cilvēcīgi neiedziļinoties šai jautājumā liekas, ka nu, tā nostāja ir pareizi, ja, bet ja mēs iedziļināmies, ja mēs saprotam, kā tur viss vēsturiski noticis, ka Gaza līdz 2006. Gadam, ja līdz 2003. Gadam bija zem Izraels, ja, pēc tam viņi atdeva Palestīnai šo teritoriju, un šie sāka rakt tuneļus, gatavoties šai operācijai, un Izraela ik pa brīdim apšaudīja ar raķetēm, ja, bet nu, tagad tas vēriens bija jau ļoti liels, ja, un tāpēc viņi bieži salīdzina ar ASV 11. septembra terora aktu, bet šis ir daudz nopietnāks, jo tas ir tā iekustinājis pasauli un daudzas tādas lietas, kas ietekmē visu pasauli, par to mēs tālāk redzēsim. Tātad balsojums par rezolūciju, kur ierosināja Jordānija 22 arābu valstu vārdā, parādīja rietumu valstu sašķeltību šajā jautājumā. Francija šo rezolūciju atbalstīja, ASV un Austrija balsoja pret, bet Vācija, Itālija un Lielbritānija atturējās. Ja. Tātad, nu, skaidrs, ka Jordānija bija tā, kas to arī Islāma valsts, ja, kas to 22 arābu valstu vārdā ierosināja. Ja. Interesanti, ka Francija nostājās uzreiz atbalstīja šo rezolūciju, ja, un ASV un Austrija tikai balsoja pret. Tātad divas valstis, kas bija pret šo rezolūciju, bet Vācija, Itālija, Lielbritānija atturējās. Ja. Tā kā mēs redzam atkal, cik atbalsta Izraēlu. Ja. Nu, principā ASV un varbūt vēl dažas valstis. Tā 20. septembra raksts, ja, tas ir apmēram pirms mēneša bijis vse.lv. Tātad Zelenskis ANO kodolieročiem bruņotā Maskava virza pasauli uz pēdējo kāru. Ja, tas tāds nosaukums. Virza uz pēdējo kāru ar kodolieročiem. Tātad Ukrainas prezidents Zelenskis uzrunāt ANO ģenerālo asambleju brīdināja, ka ļaunumam nevar uzticēties, aicinot pasauli apvienoties, lai izbēgtu Krievijas agresiju pret Ukrainu. Ukrainas prezidents uzsvēra, ka jānovērš iespēja ar kodolieročiem apbruņotajai Maskavai virziet pasauli uz pēdējo kāru. Viņš arī apsūdzēja Krieviju, ka tā visu izmanto kā ieroci, sākot ar pārtiku un beidzot ar enerģiju. Interesanti, jā, kā tā leksika, kādu izmanto Ukrainas prezidents Zelenskis, ka Krievija virza, jā, pasauli uz pēdējo kāru, jā, arī tāds apokaliptisks noskaņas. Ļaunumam nevar uzticēties. Nu, skaidrs, ka ļaunumam nevar uzticēties, un tagad Krievija viennozīmīgi pārstāv ļaunumu, jā, un īpaši to izjūt Ukraiņi, jā, kas ir redzējuši uz savas ādas, kāds ir ļaunums, jā. Un tā kā, nu, protams, ka tam nevar uzticēties. Nu, lūk, un Zelenskis aicināja pasauli apvienoties, jā, bet mēs, kā arī Ukrainas jautājumā, nav viennozīmīgi visi Ukrainas pusē pasauli tā padās, kā Izraels gadījumā sadalījusies divās daļās. Nu, jā, un Krievija visu izmanto kā ieroci, to jau mēs zinām, gan pārtiku, gan enerģiju, un viņai dažādas ietekmes sfīras, jā, lai, nu, ietekmētu. Tātad Zelenskis savā runā pievērs lielu uzmanību briesmām, ko Krievija rada pasaulē. Viņš apgalvo, ka citas kopīgas problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, būs iespējams pienācīgi risināt tikai pēc tam, kad būs tikts galā ar Maskavu, jā. Tātad viņš vērš uzmanību, ka tās ir briesmas, ko Krievija rada pasaulē, ja, ne tikai Ukrainai, bet pasaulē, jā, un patiesībā tā arī bija, kad vēl pirms Krievija iebrukuma Ukrainā, kad tika pulcēts šis lielais karaspēks, tur 100 000 cilvēki, jā, pie Ukrainas robežām, jā, ka jau bija brīdinājumi, jā, vairāku mēnešu garumā, kad ir iespējams iebrukums. Jā. Tāpat pasauli nevarēja noticēt, ka tas ir iespējams 21. gadsimtā, kad iebruks tādā, nu, gandrīz vai Eiropas pilsētā, jā, un veiks militārās darbības. Jā. Bet
tas notika, ja, un tas satricināja pasauli. Ja. Arī šīs darbības bija ļoti koordinēts, izplānots, ka Ukrainā caur 3 pusēm iebruka vienlaicīgi, ja, ar raķetēm, un uzreiz strateģiskās vietas tika iznīcināts sakaru līdzekļi, tātad nebija telefons sakari, jā, veikalu noliktavas, jā, lai pārtika nebūtu, un principā viss bija ļoti tā saplānots, jā, un godīgi sakot brīnumainā kārtā, jā, ka Krievi ļoti tālu tika jau pat līdz Kievai, jā, un tikai ar ko viņi nebija rēķinājušies, ka civili iedzīvotāji arī ķersies pie ieročiem un pretosies. Ja. To viņi nebija gaidījuši. Ja. Un tā kā brīnumainā kārtā Ukraina, teiksim, atvairīja šo labi saplānoto militāro uzbrukumu, bet tā galvenā doma tāda, ka tas satricināja visu pasauli, ja, un tad cilvēki saprata, ka mēs nedzīvojam racionālā un loģiskā pasaulē, bet mēs dzīvojam kaut kādā, ko mēs nevaram prognozēt, ja, un tad Krievija tieši iemieso šo neprognozējamo valsti, ka tu nezini, ko no viņas gaidīt. Ar vārdiem viņi saka vienu, bet ar darbiem pavisam kaut ko citu. Jā, kamēr Krievija spiež pasauli uz pēdējo karu, Ukraina dara visu, lai nodrošinātu, ka pēc Krievijas agresijas neviens pasaulē neuzdrošināsies uzbrukt nevienai valstī, sacīja Zeļenskis, piebilstot, ka Krievijai vienkārši nav tiesības turēt kodolieročus. Nu jā, atkal Zeļenskis teica, ka tā kā visa pasaule ir ierauta šajā karā, un, protams, daļēji tā tas arī ir, ja, ka jāsniedz šī militārā palīdzība, ja, gan Ukrainai tiek sniegta, gan Krievijai, ja, kā viņu atbalstītāji sniedz šo militāro atbalstu, un plus mīnus jau pasaule ir ievilkta kā vienā no pusēm. Jā, un interesants Zeļenska izteikums, ka pēc Krievijas agresijas neviens pasaulē neuzdrošināsies uzbrukt nevienai valstī, jā, tā kā miers būs visā pasaulē, jā, nu tā ir tāda utopiska ideja, nerealizējama, nekad tas nav bijis uz pasaules, jā, nav iespējami, jā, un tas tāds arī tāds iluzors izteikums, nav tiesības turēt kodolieročus, jā, nu pasakiet, kurš Krievijai atņems kodolieročus šajā valstī, kurai visvairāk kodolieroču, tā kodolielvalsts, jā. Nu, lūk, tā kā, nu, idejas labas, jā, bet realizēt, man liekas, tas nav iespējams. Bruņošanās jāierobežo un kara noziegumus ir jāsoda. Deportētie cilvēki jāatgriež mājās un okupantiem jāatgriež savā zemē, uzsvēra prezidents. Jā. Nu jā, atkal tās, protams, ka tā vajag darīt, jā, bet bruņošanās ir jāierobežo. Man patīk šis izteikums, ja, ka tieši pēc šī Krievijas iebrukuma Ukrainā visa pasaule sāk bruņoties un prece numur 1, kas visiem vajadzīgi ieroči, lieli, mazi, vidēji, jebkādi. Ja tā kā notiek pretējais, pasauli bruņojas. Nu, lūk, un, jā, protams, kad mēs vēlāk par to lasīsim, ja, kad, vai vispār iespējama Ukrainas uzvara, ja, vai tas būtu labi, ja Ukraina uzvarētu. Ja. Par to mēs vēlāk parunāsim. Mums jābūt vienotiem, lai to panāktu, un mēs to izdarīsim, sacīja Zeļenskis. Viņš arī apsūdzēja Maskavu genocīdu īstenošanā, nolaupot Ukraiņu bērnus. Ja. Un, protams, kad Ukraina un Zeļenskis pārstāv rietumu vērtības, brīvību, ja, kaut kādus noteikumus, kaut vai kara noteikumus, ja, kā vajag karot, nevis, ka karā viss atļauts dara, ko grib. Tā kā, ir šīs divi pasaules redzējumi, teiksim, tāda satikšanās. Ukrainas prezidents brīdināja nepieļaut šaubīgus darījumus, lai mēģinātu izbeigt karu ar negodīgiem noteikumiem. Taču viņa galvenais mērķis ir brīdināt starptautisko sabiedrību, ka kara iznākums ietekmēs visus. Jā, protams, jau ir bijuši mēģinājumi no Krievijas puses kaut kādu mieru sagādāt, jā, tātad, ja Ukraina atsakās no kaut kādām Ukrainas teritorijām, jā, tad Krievija būtu gatava pārtraukt šo. Man liekas, ka Ķīna gribēja palīdzēt Krievijai šo realizēt miera līgumu, jā, bet, protams, Ukrainai tas ir ļoti aizvainojoši, jā, tagad atdot daļu teritorijas, jā, un lūk, un Zeļenskis to
šo karu Ukrainā saka, ka tas ietekmēs visu pasauli, ja šis kara iznākums un arī šis karš jau ietekmē visu pasauli. Zeļenskis sacīja, ka Krievijas mērķis ir pārvērst Ukrainu par ieroci pret jums, pret starptautisko kārtību, kas balstīta uz noteikumiem. Viņš uzsvēra, ka viņa piedāvātā miera formula domāt ne tikai Ukrainai, bet arī pārējai pasaulē. Ukrainas prezidents acīm redzam vērsās pie valstīm, kas līdz šīm ir palikušas malā, sevišķi pie tās sauktiem globālajiem dienvidiem. Jā. Nu jā, un tagad Zeļenskim arī ir šis, arī viņam ir miera formula, jeb miera līgums, ko viņš ir izdomājis, kāds varētu būt iespējamais, ja, un tieši šodien Maltā, ja, tiek apspriest šis viņam priekšlikums, ja, šī miera formula, kas satur 10 punktus, ja, tātad, kas būtu apstādinātu Krievijas pilnu mēru iebrukumu, ja, Ukrainā, ja, un tā kā tieši tagad par to diskutē, ja, tā kā, arī, tur arī tāds ir, diezgan utopisks, ja, tie punkti tādi, ka, Krievijai vienkārši jāatsakās no visām sagrābtajām Ukrainas teritorijām, jādod un vienkārši jāiet uz mājām. Un vēl jādod garantijas, ka viņi nekad vairs neuzbruks nevienam, ja. Skaidrs, ka tas nav iespējams, jā, bet, jau parādās kaut kādi, vismaz vēlme, kaut kādus miera līgumus slēgt, un tas ļoti svarīgi. 10. oktobra raksta Latvijas avīze. Hamas mežonīgais uzbrukums Izrēlai varētu mainīt pasaules kārtību. Krievija un Ķīna centīsies situāciju izmantot. Jā. Mēs pagājušais bišķiņā pieskāramies šim jautājumam, ja, bet vairāk mēs redzēsim, kā šis Hamas uzbrukums Izrēlai, kā tas satricināja pasauli. Šis satricinājums bija spēcīgāks nekā Krievijas iebrukums Ukrainā, ja, tas tomēr kaut kāds lokāls, bet kad Izraela tiek satricināta, ja, šo satricinājumu jūt visa pasaule, un tūlīt mēs pastīsimies, kā tas viss ietekmē dažādas valstis. Pārsteiguma elements un nāves gadījumu skaits neizbēgami novēc pie salīdzināšanas starp Hamas asinīm piesātināto ofensīvu 11. septembri Ņujorkā. Atšķirība ir tāda, ka Al-Qaeda terora akti Ņujorkā neradīja risku sākt pasaules karu, un Bin Ladens nebija plānojis, ko darīt ar pastrādātās zvērības. Turpretī Hamas nekontrolētais uzbrukums Izrēlē varētu mainīt pasaules kārtību. Ja, mēs atceramies šo 2001. gada 11. septembri, ja, šo teroru aktu, kad divas lidmašīnas Dviņu torņos ietriecās, ja, un sabruka, ja, un pēc tam Amerika pieteica karu Irākai, ja, un iznīcināja šo grupējumu Bin Ladenu. Jā, bet viņiem jau nebija tālāk plāns, ja, bet mēs redzam, ka šis varētu būt katalizators kaut kam lielākam, ja, un ka tas varētu mainīt visu pasaules kārtību, un tagad jau daudz kas mainās, mēs tālāk redzēsim. Kā ziņots, Hamas sponsorē Irānu teroristu grupējums ieroči, tostarp raķetes, kas nedēļas nogalē līja pār Izrēlu, izstrādā un apmaksā Teherānu. Ja, tad Irāna maksāja par to. Mēs jau par to esam runājuši, ja, ka Irāna ir šai Hamas sponsors, ja, un gan apmāca viņus, gan militāri palīdz, gan finansiāli, ja, visādā ziņā atbalsta. Ajatolam ir ļoti konkrēti mērķi, nodarbinot Hamas pret Izrēlu. Galvenais mērķis ir attiecības starp Ebreju valsti un citām tuvu austrumu valstīm - Saudarābiju, Apvienoto Arābu Emirātiem, Bahreinu, Maroku un Sudānu. No 2020. gada septembrim līdz 2021. gada janvārim tika parakstīta Ābrahāma vienošanās Donalda Trumpa prezidentūrā, kurš pretēji savam ugunīgajam karu izraisošam tēlam patiesībā bija miera un sadraudzības aizstāvis tuvajos austrumos. Tātad mēs esam runājuši, ja, par šo miera līgumu, ko Donalda Trumpa laikā viņas meitas vīrs Kušners, ja, veica. Viņš bija ļoti labs stratēģis, runas vīrs, ja, un viņš
izveidoja šo mieru līgumu, jā, starp Izraēlu un Tuvā Austrumu valstīm, jā, kā jau minēts par šīm 5 valstīm, jā, tā saucās Ābrahāma vienošanās, jā, ka viņi var draudzēties, jeb sadarboties, jeb neuzbrukt vienu otrai, jā. Tātad Saudarābija, Apvienotā Arābu Emirāti, Bahreina, Maroka, Sudāna, jā, šīs 5 valstis, jā. Nu, lūk, un savu veidu miera līgums tas bija, jā, kā kādreiz mēs esam par to runājuši, jā. Savukārt Irānai, Teherānai riebi šis samierināšanas process. Ajatola noliedz, ka Izraēlas valstī ir tiesības pastāvēt un uzstāja, ka tā ir jānoslauka no zemes virsmas. Cik es saprotu, tas Irānas prezidents, jā, viņš arī garīgais līderis, jā, tātad islāma pārstāv un šo radikālo spārnu, jā, un mēs pagājušais runājam, ka pašā Korānā ir rakstīts, ja tur redz ebreju nogalini, jā, un viņš tur aiz koks saka, šeit ir ebrejs nogalini, aiz akmeņa ebrejs ir nogalini, jā, un pašā Korānā jau ir iekšā šis naids pret ebrejiem, pret Izraēlu, jā. Un viņš kā ajatola, kā šis garīgā islāma radikālā spārna pārstāvs, jā, viņam, kā ticīgam cilvēkam, viņš jau vēršās pret šiem ebrejiem tieši ar šādu naidu, kas ir pašā Korānā iekšā. Lūk, mēs tālāk redzēsim, ka pats islāms arī ir dalīts ar šītos un sunītos. Arābu līderi tagad saskars spiedienu no apakšas, lai viņi izvēlētos kādu pusi. Saudarābija jau ir atcēlusi jebkādus plānus risināt attiecības ar Izraēlu un šķiet vaino Izraēlu pret to vērstajā vardarbībā. Ja mēs tikko runājam, ka Saudarābija bija viena no tām valstīm, kas bija šo mieru līgumu ar Izraēlu parakstījuši, šo Ābrahāma vienošanos, ja? Un tagad mēs redzam, kā Saudarābijas viedoklis ir mainījies, ka viņi ir atcēlusi jebkādus plānus risināt attiecības ar Izraēlu, ja? Un vaino Izraēlu vardarbībā. Ja? Tātad neredz šo pusi, kas iesāk šo konfliktu, bet redz šo Izraēlas pusi, kas atbildes reakcijas sniedz. Irāna pauda vairākus citus iegūmus no šī kara uzliesmojuma. Viens no tiem ir izveidot savu šītu islāma zīmolu kā galveno Izraēlas ienaidnieku, aizēnot Saudarābijas ietekmi, kas atbalsta alternatīvo sunītu ticību. Jā, tātad mēs jau runājam pagājušais, un šeit arī rakstīts, tātad islāmā ir 2 šīti, jā, ir tie radikāli islāma ticīgie un sunīti, viņiem ir tādi mērenāki, jā, un tieši tās valsts, kas ar Izraēla parakstīja šo miera līgumu Donalda Trumpa valdīšanas laikā, viņi ir tieši šis mērenais spārns sunīti, jā, tādi, kas ir draudzīgāk noskaņot pret citām valstīm, kas nav tādi, kas ir gatavi karot vai noslaucīt Izraēlu no zemes virsmas. Ja. Tādēļ viņi nāca pretī arī un parakstīja šo miera līgumu, bet mēs redzam, ka tagad viņi absolūti neplāno to ievērot. Tātad Irāna, Teherāna var uzrunāt musulmaņu pasauli par šīta kodeksa ideoloģisko tīrību atšķirībā no Rijādas, kuras sunītu režīmu viņi attēlo kā nāvējuši kompromitētu mēģinājumu tuvināties ar Izraēlu. Jā. Tātad uzreiz viņi izceļ sevi kā radikālākus, kā īstos islāma ticīgos, jā, un tos sunītus kā tādus, kas nav īsti islāma ticīgie, ja, ka viņi grib draudzēties ar Izraēlu. Kā var islāma ticīgais draudzēties ar Izraēlu, ar ebrejiem? Tas nav iespējams. Ja. Tad es jau teicu, minēju, ka Korānā ir ierakstīts šis naids pret ebrejiem. Izrēliešu atriebība sagraus palestīniešu lietu, veicinot fundamentālistu un tādējādi vainot mērenās arābu valdības, piemēram, Ēģiptes valdības, kuras vēl vairāk destabilizēs milzīgās bēgļu plūsmas no Gāzes. Ja. Lūk, kā jau mēs pirmīt runājām, ja, kad šī radikālais spārns aizvien ieņems centrālo lomu, ja, un tātad tiks vaināti šis otrs mērenais atzars sunīti, ja, tātad tiem viņu var vaināsies, ja, un Ēģipte arī pieder pie šiem sunītiem. Mēs zinām, ka arī daudz turisti no visas pasaules dodās uz Ēģipti, viņi ir draudzīgi un tā tālāk, ja, bet kā viņu ietekme mazināsies.
Protams, ja, ka bēgļi no Gazas viņi grib aizbēgt, ja, bet pagaidām Ēģipte viņus nelaiž iekšā, ja, bet varbūt kaut kādā brīdī viņi būs gatavi sniegt palīdzības roku un uzņem šos bēgļus. Irāna tagad gūs labumu, tāpat kā Krievija, no neizbēgamā naftas cenu kāpuma, jo palielinās tuvo austrumu kara draudi. Jā, tātad redzam, ka šī kara rezultātā jā, tātad ir ieguvēji, jā, Irāna, Krievija. Mēs tālāk redzēsim, jā, jo naftas cenas kāps. Uzmundrinātā Irāna paplašinās savus raķešu un dronu tehnoloģiju eksportu, kas jau tagad spēlē nozīmīgu lomu Krievijas tajā kampaņā pret Ukrainu. Lūk, redz, kā Irāna, mēs jau zinām, ka palīdz ar droniem un raķetēm, ka viņi vēl jau vairāk šo eksportu palielinās, jo šis ir pieprasīts, Krievijai vajag militāro tehniku jebkādu, un Irāna ražo dronus, raķetes, jā, un tā ir prece numur 1, kas ir vajadzīga. Patiešām Maskavā, lai gan tās ir bijušas labas attiecības ar Izraēlu, ir daudz ko iegūt no tuvo austrumu konflikta. Ja? Tātad Krievija arī iegūst no šī konflikta. Ja? Pirmkārt, tas uzmanība tiek novērsta no Ukrainas, ja? Tagad vairāk skatās uz Izraēlu, kas notiek Izrēlā, ja? Un arī Amerikai grūti palīdzēt gan Ukrainai, gan Izrēlai. Viņi tā kā uz divām pusēm, ja? Bet es paredzu, ka nākotnē vēl būs puses, ja? Ka vēl būs kaut kādi karstie punkti, kur Amerika gribēs palīdzēt. Un, teiksim, tāpat kā Ķīna grib ar Taivānu iespējams, arī šis militārais konflikts ir iespējams. Jā, tad, jo vairāk šādu militāro konfliktu, jo Amerikai vairāk jāpalīdz dažādām valstīm, jo viņi nespēs pietiekami palīdzēt. Jā. ASV visticamāk izjutīs spiedienu stiprināt Izraēlas aizsardzību pret Hamas raķetēm ar tādiem ieročiem kā pretraķešu sistēma Patriot. Amerikā nav liela šo pretraķešu sistēmu krājumu, un Izraēla būs prioritāte. Tas nozīmē, ka prezidents Zeļenska valdība to būs daudz mazāk. Jā, tad viņi kā primāri izvēlēsies Izraēlu, jā, jo tas ir numur 1 draugs ASV, jā, un tad Ukrainai arī tiks sniegta palīdzība, bet būs tā kā otrā vietā, jā, bet es paredzu, ka vēl šādi punkti būs, jā, vēl būs kaut kāda militāra konflikta. Tātad Maskava un Irāna gūs daudz no ilgstošu konfliktu, kas piesaista Izraēla kaimiņu valstis. Mums rietumos viss būs daudz sliktāk nekā tas bija pēc Jomkipuras kara tieši pirms pusgadsimta, kas izraisīja 1973. gada šoku. Ja. Tātad rīt naftas cenu kāpums vairs izraisīt haosu trauslajā pasaules ekonomikā. Galvenokārt ekonomisko triecienu cietīs rietumi, Eiropa, Amerika, Japāna, nevis Krievija un Ķīna. Ja. Tātad, kā jau es teicu, naftas cenu kāpums, ja, tas atkal var ietekmēt visu pasauli, un ne uz to labāko pusi tieši Eiropa, Amerika, Japāna cietīs, jā, bet Krievija un Ķīna necietīs. Tieši laikā, kad rietumiem vajadzīga rezolūcija no pašas augšas, Baltajā namā ir personība, kuras prāta spējas un izpratni par politiku nespēja radīt nekādu pārliecību. Jā. Iet runa par ASV prezidentu Baidenu, jā, te piesaukts viņa prāta spējas un izpratni par politiku, jā, kad mēs zinām, kad viņš nerada tādu gudru un spējīgu prezidenta tēlu, jā, bet viņam ir daudz padomnieku un gan jau, kad tur palīdz izdomāt kādas lēmumus jāpieņem. Vājuma sajūta, ko iztaro prezidents Baidens, tika iemiesot viņa smieklīgajā nelīdzsvarotajā darījumā Teherānu pagājušajā mēnesī, kurā ASV samaksā izpirkumu maksu $6 miljārdus apmaiņā pret 5 Irānā ieslodzīto atbrīvošanu. Jā. Redz, kāds darījums starp ASV un Irānu. Jā. 5 ķilniekus pa $6 miljardiem atbrīvoja. Jā. Jā, un te tas tā kā raksturo to Baidena vājumu, jeb es nezinu, gan jau viņš pats to neizdomāja, jā, bet te tā ļoti tā kritiski šis darījums novērtēts.
Tas bija līdzvērtīgs tiešām pamudinājumam sagrābt ķīlniekus, kas varētu izskaidrot, kāpēc Hamas savā pēdējā uzbrukumā ir izvēlējusies šādu taktiku. Ja. Viņi redz, ja, ka pa 5 var dabūt 6 miljardus no ASV, tāpēc viņi paņēma vairāk tos ķīlniekus, ja, virs 200, ja, un bazdies, cik naudu var dabūt. Virs 200 miljardiem, vai nav izdevīgi savākt šos ķīlniekus. Amerika vienkārši bankrotēs maksājot par ķīlniekiem. Ja. Nu, lūk, amerikāņu uzmanību tuvajos austrumos atzinīgi novērtē arī Ķīna un Ziemeļkoreja, kuras jutīs, ka tām ir lielākas iespējas īstenot savas teritoriālās un kodolieroču ambīcijas klusajā okeānā. Tātad, kamēr Amerika ir aizņemta ar tuvajiem austrumiem, ja, Ķīna priecājās, ja, Ziemeļkoreja priecājās, ja, viņi jūtās brīvāks arī šos savus, viņi arī grib karot ar kaimiņu valstīm un īstenot savas ambīcijas, arī pakarot ar kaimiņu valstīm un pat iespējams, ka kaut kādu kodolieroči var tikt izmantot. Ja. Jā, skatāmies tālāk laikā, kad tālajos austrumos padziļinās augstais karš, Ķīna ir ieņēmusi nostāju, kas apdraud Taivānu un pat Filipīnas. Tajā pašā laikā Ziemeļkorejas diktatūra, kurā jau ir spēcīgas militārās attiecības ar Teherānu, varētu izmantot pašreizējo situācijas gaisotni, lai apdraudētu Japānu vai Dienvidu Koreju. Ja, mēs atcerieties, sākumā es teicu, ka tas ietekmēs visu pasauli. Ja. Un jau tas ietekmē, ja, kamēr uzmanība, es jau teicu, ka ASV ir kā lielais policists, kas pieskata visu pasauli, lai neizceļās trešais pasaules vai kodolkarš, ja, un tad viņi pieskata, mēģina tos konfliktus tā kā mazināt, jeb atvēsināt, lai nepārauga globālos konfliktos, ja. Bet mēs redzam, ja, ka gan Ķīna ir savas militārās intereses, ja, pret Taivānu un Filipīnām, ja. Ziemeļkoreja tāpatās arī droši vien Dienvidkoreja grib pakarot. Ja. Un Ziemeļkoreja ir spēcīgas militāras attiecības ar Irānu, ja, tātad ar Teherānu. Ja, un viņi arī gatavi karot ar Japānu, Dienvidkoreju, ja, Ziemeļkoreju. Tā kā visa pasaule grib karot. Tāda sajūta, kad Krievijas iebrukums Ukrainā tā kā kaut kāds, kaut kāds attaisīts krāns vaļā, tad visi davai karojam, jā, un arī šis Hamas uzbrukums Izrēlai vēl to pastiprināja, ka šī militārā darbība aizvien pasaulē, ja, nesen kaut kur dzirdēja, kad apmēram 18 pašreiz uz pasaules 18 karstie punkti, kur notiek militārā darbība, ja, un vēl šo karsto punktu skaits pieaug. Ja. Tā kā tas iet plašumā. Aizdomas, ka Kims Čenums un Ajatola gadiem ilgi dalījušies zināšanās par kodola enerģiju, tagad varētu vērsties pie Phenjanas, kas nogādā Irānai masu iznīcināšanas ieroci vai divus. Tas izraisītu Armagedona mēroga krīzi Izrēlā un rietumos. Jā. Tātad Ziemeļkorejas sadarbība ar Irānu, jā, ka viņi apmainās ar šo zināšanām, jā, par kodola enerģiju, jā, ko viņi, droši vien atombumbas viņiem vajadzīgas, jā, un ir aizdomas, ka Ziemeļkoreja varētu Irānai piegādāt šo masu iznīcināšanas ieroči, un droši vien par atombumbu varētu iet runa. Lūk, un tas izraisītu Armagedona mēroga krīzi Izrēlā un rietumos. Ja Irāna saņem šos masu iznīcināšanas ieročus, ja, tad ļoti liels aizdoms, ka tas tiktu vērsts pret Izrēlu, numur 1, ja, un tas atkal, protams, sašūpot visu tā jau mūsu trauslo pasauli. Un, ja ar to nepietiks, Hamas uzbrukuma sekas varētu no jauna uzliesmot pilsoņu karā Sīrijā. Prezidenta Asara valdība ir pārvietojusi karavīrus uz Izraēlas robežu, atstājot viesu ISIS atkārtotam uzplaukumam. Kā es saku, tas iekustina visu pasauli, jā, tātad
Hamas arī plāno jau kaut kādu iespējams pilsoņu karu Sīrijā, jā, un tiek, tiek pārvietot karavīri pie Izraels robežas, un droši vien Lībija domāt, jā, un atstājot vietu ISIS atkārtotam uzplaukumam, jā, arī šis grupējums ISIS, jā, pret kurš tika apkarots, viņš atkal var uzplaukt. Jā. Tā kā es saku, ir jau daudz šie grupējumi, jā. Viens tiek sakauts, parādās cits, jā. Viņi jau paralēli ir daudz. Tikmēr Turcija, kas ir spēcīgs Hamas atbalstītājs, jūtas ar vien drosmīgāk sākt uzbrukumu tur esošiem nemierīgiem kurdiem. Lūk, Turcija arī atbalsta Hamas, jā, un tas viņus iedrošina uzbrukt atkal tiem, ar ko viņi konfliktā ar kurdiem. Ja mēs vienkārši redzam, ka šī militārā uguns aizvien izplatās tālāk un aizdedzina jaunas valstis, jā, un šie militārie konflikti aizvien pieņemās gan daudzumā, gan spēkā. Blakus Libānā spēcīgais šīītu islāmistu grupējums Hezbollah varētu nolemt izmantot savu plašo Irānas piegādāto raķešu arsenālu pret Izrēlu, lai parādītu savu solidaritāti ar Palestīnu. Ja. Mēs jau runājam par Libānu, ja, un šo Hezbollah, kas ir daudz ietekmīgāks par šo Hamas grupējumu, ja, un viņiem ir šīs 150,000 raķetes, kas ir nomērķētas pret Izrēlu, ja, un ja viņi liktu lietā, ja, nu, es domāju, labi nebūtu, tas būtu ļoti apokaliptiski, jā. 20. oktobra raksts VSE.lv. Ķīna gada laikā ievērojami palielinājusi savus kodolieroču krājumus. Jā, Pentagons par to ziņo. Ķīna pēdējā gada laikā ievērojami palielinājusi savus kodolieroču krājumus, un tagad tās rīcībā ir aptuveni 500 kaujas galviņas, paziņojas Pentagons. Kā teikts, Pentagona publicējā ikgadējā ziņojumā Pekīna cer līdz 2030. gadam dubultot savu arsenālu līdz vairāk kā 1000 kaujas galviņu. Jā, nu mēs runājam, jā, ka šis trīnieks, jā, Irāna, Krievija, Ķīna, jā. Mēs redzam, ka Ķīna arī bruņojās, jā, un viņiem tā jau droši vien daudz kaujas tehnikas, jā, bet viņi grib šo galveno ieroču, šos atomieročus dabūt vairāk, jā, jo, kā jau es iepriekš esmu runājis, ka ir divas kodola lielvalstis, jā, Krievija un ASV, un Ķīna iepaliek ar šiem atomieročiem. Taču ziņojumā arī norādīts, ka Ķīna joprojām ietur politiku, kas paredz neveikt pirmo triecienu. Ja. Nu, tas arī neveikt pirmo triecienu pēdiņās ir ielikts, ja, ka, protams, pagaidām Ķīna tā atklāti nekaro ne ar vienu, bet Taivānu viņi grib ieņemt. Ja. Tikai, man liekas, tas ir laika jautājums, kad tas notiks. Ja. Un tagad, kā mēs redzam, ka visur šī militārā spriedze pieaug, jā, tad iespējams arī, kad kaut kādā brīdī Ķīna iedrošināsies to darīt, un kā jau es teicu, ka Amerikai jāpalīdz gan Ukrainai, gan Izrēlai, jā, un tagad vēl Taivānai būtu, jā, nu, jo vairāk šo punktu, jo grūtāk vienkārši ASV būs palīdzēt. Lai gan ziņojumā teiks, ka kodola ieroču pieaugums pārsniedz prognozes, Ķīnas krājumi joprojām ir mazāk nekā Krievijas un ASV krājumi. Saskaņā neatkarīgā Stokholmas starptautiskā miera pētījuma institūta datiem Krievijas kodola ieroču arsenālā ir aptuveni 5889 kaujas galviņas, bet ASV 5244. Jā, tad Krievijai visvairāk šie atomieroči, jā, tad nāk ASV un tās divas galvenās kodola lielvalstis, un pēc tam jau tur nav tik daudz. Nu, tad Ķīna varētu būt nākama ar kaut kādām 500 galviņām. Pēc ASV aizsardzības ministrijas aplēsēm 2021. gadā Ķīnai bija aptuveni 400 kaujas galviņi. Jā, tātad 2 gadu laikā viņi palielināja šos kodolu arsenālu, jā, šos bīstamos ieroču par 100 kaujas galviņām. Tas ir ļoti daudz. Ļoti ievērojams skaits, jā, ko Ķīna sasniedz. Pentagona ziņojumā teica, ka Ķīnas pašreizējie centieni palielināt kodolieroču arsenālu
pārspēs iepriekšējos mēģinājumus gan apjomu, gan sarežģītības ziņā. Ja, kā Ķīna mērķtiecīgi cenšas palielināt, un mēs redzam, ka ja 2 gadu laikā var pa 100 kodolu galviņām palielināt, tad viņiem ļoti labi iet uz priekšu. Ja. Sanāk viņam palielināt gan apjomu, nezinu, ko nozīmē sarežģītības ziņā, jā. Tur jau arī dažādi ir šie atomieroči. ASV amatpersonas norādīja, ka Pekina 2022. gadā iespējams ir pabeigusi 3 jaunu raķešu kompleksu būvniecību. Ja? Tātad Ķīnā vesels raķešu komplekss jauns būvē, ja? Un šajos kompleksos ietilpst vismaz 300 jaunas starpkontinentālo balistisko raķešu šahtas, teikts ziņojumā. Ja? Tātad starpkontinentālās, jā, tātad viņi jau var aizšaut starp kontinentiem ļoti tālu, un balistiskās, jā, tas nozīmē, ka raķeta tiek izšauta kosmosā, un no kosmosa jau lido uz konkrētu to reģionu, jau uz konkrētu valsti, uz konkrētu vietu. Un tātad 300 jaunas, jā, šīs šahtas izveidos. Ķīnas armijas raķešu spēki arī cenšas izstrādāt starpkontinentālās balistiskās raķetes, kas ļaus Ķīnas Tautas Republikai draudēt ar konvencionāliem triecieniem pret mērķiem ASV kontinentālā daļā, Havajas salās, Aļaskā, teikt ziņojumā. Ja? Nu, redziet, starpkontinentālās raķetes, ja, tad viņi jebkuru mērķu uz pasaules var sasniegt, ja, tātad gan ASV, Havajas salas, Aļasku, ja, bet, nu, protams, mērķis numur 1 ir ASV, ja, jo nu, ko mēs pretī ASV varam likt, ja es būtu līdz Ķīnu, ja, kā militāro lielvalsti, ja, bet viņiem šie kodoli ieroči nav pietiekami daudz, lai viņi varētu konkurēt ar ASV, bet militārā ziņā, es domāju, viņi pietiekami spēcīgi un pat iespējams, ka ir spēcīgāk par ASV. 27. oktobra raksts LSM.lv. Žurnālisti: Krievija ar lielu steigu būvē militārās rūpnīcas, celtniecība notiek 3 maiņās. Krievijā šobrīd būvē militārās rūpnīcas visā valstī, lai to paveiktu ātri, celtniecība nodrošināt 3 maiņās. Ukrainas prezidents uzrunājis Eiropadomes līderis, aicinot pret Krieviju izvērstās sankcijas pastiprināt. Lūk, Krievija, nu, kā jums pašiem liekas, vai kaut kas virzās uz miera pusi vai virzās uz militāru saspīlējumu, kā aizvien šie karstie punkti, ja, kā aizvien tas ieņem jaunas vietas, jā, un aizvien tas iet plašumā, jā, jo, nu, Krievija neizskatās, ka viņi gribētu parakstīt kaut kādu miera līgumu ar Ukrainu, jā, kad būvēšies militārās rūpnīcas, jā, ka darbs notiek 3 maiņās, jā, ka tas ir, nu, nezinu, man liekas, ka ļoti nopietns tāds brīdinājums, signāls, jā, ka Krievija nav gatava uz mieru, viņi grib iet tālāk, jā, un vēlāk mēs lasīsim, ka, nu, tas var aiziet ļoti tālu. Tātad žurnālisti no projekta ar nosaukumu Schēmas analizējuši satelīta attēlus, kas atspoguļo izmaiņas to uzņēmumu teritorijās, kas ražo un remontē lidmašīnas un helikopterus, kā arī dronus un raķetes. Žurnālisti norādījuši uz vairākiem piemēriem, tostarp par rūpnīcu paplašināšanu Kazaņā, Irkutskā, Urālos un citviet. Ja, šīs militārās rūpniecība iet plašumā. Šajās pilsētās esošo rūpnīcu teritorijos, apskatot satelīta attēlus, redzami jauni, jau uzbūvēti angāri, kuros notiek ražošana, vai tādi, kas vēl tiek celti. Nu, lūk, tā kā šī militārā iet plašumā pašā Krievijā, šī militārā rūpniecība, lai saražotu vairāk ieročus, iet plašumā. Un paklausīties kāds lozungs. Visu frontē, visu uzvarē, sacīja kāds Krievijas deputāts vakar, citējot 2. pasaules kara propagandas vēstījumu. Krievijas deputāti vakar pirmajā lasījumā atbalstīja rekordlielu militāro izdevumu paplašināšanu, lai finansētu karu pret Ukrainu.
Jā, iedomājieties, ka tiek citēti otrā pasaules kara kaut kādi lozungi, jā, visu frontē, visu uzvarā. Jā. Jā. Nu, lūk, un viņi arī finansiāli ir nobalsojuši, atbalstījuši rekordu lielu militāro izdevumu palielināšanu. Jā. Un galvenais akcents jau pret karu, pret Ukrainu. Tātad aizsardzības izdevumi 2020. gadā veidos gandrīz trešo daļu no visiem izdevumiem un pieaugs par 68% līdz 115 miljārdiem ASV dolāru. Tie būs 6% no valsts iekšzemes koprodukta. Tātad aizsardzības nozarei atvēlētā valsts ekonomiskā daļa būs lielākā kopš Padomju Savienības sabrukuma. Jā, kad, protams, ka visvairāk līdzekļu tiek novirzīti militārām vajadzībām, konkrēti karam, karš dārgi maksā, ja, un tur arī tiek novirzīti visvairāk šie līdzekļi. Nu, lūk, 26. oktobra raksts jauns.lv. Eksperti brīdina par kodola ēras renesansi. Ja, tāds interesants nosaukums – kodola ēras renesansi. Tādos reģionos kā Korejas pussalā, Taivānas šaurumā, Austruma Eiropā un Persijas līcī pret rietumiem naidīgi noskaņotās valstis ir būtiski kāpinājuši kodolieroču izmantošanas draudu līmeni. Vēsta sarks.lv. Nu, lūk, tā kā mēs redzam šos reģionus, Korejas pussala, Taivāna, Austruma Eiropa, Persijas līcis, ja, kad pieaug šie kodolieroču izmantošanas draudu līmenis. Ja. Ar kodolieročiem bīstamās tendences ir atgriezušās kodolieroču fundamentālo nozīmi starptautiskā politikā, kas nozīmē, ka aliansē jāpielāgo tās militārās stratēģijas jauniem izaicinājumiem. Šādu viedokli pauda ASV starptautisko attiecību pētnieki Derils Prejs un Kīrs Līberts. Nu, tagad pārtulkošu, ko citreiz tas teiks ir tā uzrakstīts, kad vienkāršiem vārdiem vienkārši jāpārtulko. No citiem vārdiem sakot, kodola ieroču vērtība pieaug, ja, jo, ja tev ir kodola ieroči, tu vari draudēt, ka tu pielietos tos kodola ieročus, ja tur kāds nedarīs to, ko tu gribi. Ja. Tā kā visi grib kodola ieročus, ja, kā mēs esam runājuši, pašreiz ir 9 valstīm uz pasaules kodola ieroči, tā skaitā Izrēlē, ja, ir 100, no 100 līdz 200, ja, šie atomieroči. Nu, lūk, un tāpēc grib Ķīna arī vairāk palielināt šos kodolieročus, un arī Irāna ļoti vēlās, jā, tikt pie atomieročiem. Atletiķis konsila pētnieku vērtējumā Ukrainas pilnīgā militārā uzvara pār Krievijas spēkiem varētu izrādīties bīstam, jo Krievijas prezidents ir sasaistījis kara zaudējumu Ukrainā ar savu režīmu stabilitāti. Putins ir publiski raksturojis karu pret Ukrainu kā eksistenciālu jautājumu. Iespējams, ka pilnīgi sakā Ukrainā būtu nevien pazemojoši, bet arī īpaši bīstami pašam līderim, kurš savu varu ir būvējis uz solījumiem atgriezt Krievijas varenību. Nu, lūk, tā kā Putins to personīgi uztver šo karu Ukrainā, jā, tad viņš nepieņem zaudējumu, jā, un, mēs tālāk redzēsim, ka tas var pagriezties ļoti bīstami pret pašu Ukrainu un pret visu pasauli. Novērst militāro sagrāvu varētu būt izšķirošs uzdevums Putinam, un kodola eskalācija būtu viena no pēdējām opcijām, kā to sasniegt. Tādēļ varētu argumentēt, ka Putina personīgās likmes šajā karā ir pietiekoši augstas, lai pielietotu kodola ieročus. Ja. Nu, lūk, mēs nonācām pie tā punkta, ja, cik tas tālu var novest, ja, ka tas ir beidzamais, ja, ko Krievija pielietos, ja, bet ja Putins tiks iespiest stūrī, ja, te eksperti runā, ja, ka šie kodola ieroči tiks pielietot. Ja. Tā kā sanāk, ka tas ir bīstami, ja Ukraina tur pārāk lielas uzvaras gūst, ja, kad Krievija sāk zaudēt un ka Putins jutīsies apdraudēts, viņa tas skatījums, ja, tad ļoti liela varbūtība, ka tiks likti lietā tieši šie kodolieroči.
Krievijas kodolieroču pielietojuma mērķis nebūtu novērst konvencionālos militāros zaudējumus pret plaši izkaisītiem Ukrainas bruņotajiem spēkiem, bet gan sniegt šokējošu demonstrāciju tam, ka karš virzās ārpus kontrols un tas nekavējoties jāpārtrauc. Mērķis būtu aktualizēt iespējami plašāku kodolu karam, pārliecinot sabiedrību un lēmumu pieņēmumus rietumos par to, ka Maskava gatava darīt visu, lai novērstu sakāvi. Ja, tātad viņi, Krievija būtu gatava lietot šos atomieročus, lai šokētu pasauli un lai iejauktos pasauli un tādējādi, lai pārtrauktu, pieņemsim, ieroču piegādi Ukrainai, ja, jo ja ieroču piegāde tiks pārtraukta, ja karš ļoti ātri beigsies Ukrainā, jo Ukrainā nebūs ar ko šaut. Ja. Bet reiz kā Krievi var izmantot šo kodolu ieroci kā, lai iebiedētu, vai ne, lai iebiedētu pasauli, ka viņi gatavi to darīt, ja, un lai tādējādi beigtu karu, ja mēs atceramies, ka otrā pasaules karš starp ASV un Japānu tieši tā arī beidzās, kad uz Hiroshimu un Nagasaki tika uz šīm divām pilsētām tika uzmests atomieroči, atombumbas, ja, un Japāna izstājās no otrā pasaules kara. ASV ārpolitikas domātāji uzskata, ka Savienotajām valstīm ir iespēja atturēt tās pretinieku kodola draudus, ja Vašingtonai būs pietiekama militāra vara, apņēmīga pieeja un spēcīga kodola atturēšanas taktika. Taču šīs varas kombinācija var netraucēt pretinieku no kodola ieroču pielietošanas, jo tie tiek iedzīti stūrī. Raksta autors argumentē, ka rietumiem draud briesmas, ja tie nenovērtēs izmisuša ar kodoli ieročiem bruņot pretinieku gribu. Ja. Redz, ka Amerikai stratēģija, viņi mēģina atturēt no trešā pasaules kara, no kodola kara, ja, un viņiem ir kodola atturēšanas taktika, tāpēc viņi visur iemaisās, ja, visos konfliktos un mēģina viņus padarīt mierīgākus, lai tas neiet plašumā un netiktu pielietot šie kodoli ieroči, ja, bet te ir minēts, ja, kad kāds jūt, ka ir izmisis, ja, tā kā Putins, ja Ukraiņi tur pārāk liels uzvars viņiem būs un Krievija pilnīgi zaudēs, ka tas var novest pie tā, ka tiek pielietots tieši šie atomieroči, tāpēc, ka Krievija nav gatava zaudēt, ja tu esi kodola lielvalsts numur 1, ja, un tu zaudē kādam, vai to var pieļaut. Šī iemesla dēļ ASV Baidena prezidenta administrācija šķietami sapratusi eskalācijas riskus Ukrainas karā. ASV prezidenta agrīnie izteikumi, kas liek domāt, ka Putins nevar palikt pie varas, aizstāt ar mērenāku retoriku. Vienlaikus ASV līderi ierobežojuši ieroču veidus, kādi tiek nodoti Ukrainai, lai pārvaldītu eskalācijas potenciālās briesmas. Ja, tātad pati ASV viņi mainījusi taktiku, kā runāt ar Krieviju, jā, sākumā teikt, ka Putins nevar palikt pie varas, vairāk viņi nelieto tādu jēdzienu, jā. Viņi arī ierobežo domā, kādus ieročus dot Ukrainai, kādus nedot, jā, lai tas nesaasinātu šo konfliktu vēl tālāk, jā, lai tas nenovest pie tā, ka Krievija būs spiesta pielietot šos atomieročus. Ja, tad Amerika arī visu dara ar konkrētu aprēķinu, ja, lai atturētu Krieviju no atomieroču lietošanas. Tas nozīmē, ka līdz minimumam jāsamazina uzbrukumi, kas grauj ienaidnieku lēmumu pieņemšanas un situācijas apzināšanās centrus, kuri balsta pastāvošo režīmu varu. Šāda stratēģija nebūtu vēlama gaisa trieciena pret pretinieku komandu vadības un kontrolas centriem, kodolspēkiem un pašiem līderiem. Līdz ar to ASV militārā stratēģija un konvencionālā kara plāni jāveido tā, lai neapdraudētu ienaidnieka režīmu izdzīvošanas iespēju. Redz, kāda ir ASV kā policista, kā pasaules policista stratēģija. Ja? Tātad ASV stratēģija ir saglabāt
pretinieku dzīvu. Ja? Tad iespējams, ka tādēļ Putins vēl dzīvo, ja? Kad viņiem nav stratēģija nogalināt Putinu, viņiem nav, viņiem redziet, ka tie uzbrukumi jāsamazina, ja? Ka nevar būt arī stratēģiski tādi uzbrukumi, ja? Kad ienaidniekam tiek laupīt, teiksim, kaut kāda tāda spriešanas spēja, ja? Lēmumu pieņemšanas spēja. Ka nevar arī pret tādiem stratēģiskiem, ja, kodolspēkiem nevar uzbrukumi tikt veikti, ja, kontrolas centriem, ja, pašiem līderiem, ja, kā jau es minēju, Krievijas prezidentu. Lūdzu, kāda ir ASV stratēģija, ja, kad es saku, viņa pilda šo pasaules policistu funkciju, ja, pasauli pieskata valstis, ja, lai netiktu lietot šie atomieroči, ja. Bet grūtāk pieskatīt, ja šo karsto punktu kļūst aizvien vairāk. Tagad ir 2 karstie punkti, jā, bet viņi var kļūt vairāk un vairāk. Lūk, un tad es pieskaršos arī nedaudz Bībelē, jā, par 3. pasaules karu, jā, un nedaudz padomāsim, vai 3. pasaules karš varētu būt atomkarš, jā, vai tas kaut kāda cita veida karš, jā, ko mēs varam Bībelē par to atrast. Ja. Tātad Atklāsmes grāmata 9. nodaļa, sākot ar 16. pantu, jaunais tulkojums. Un jātnieku karapulka skaits bija 10 000, 20 000, es dzirdēju viņu skaitu. Un tā redzējumā es redzēju zirgus un jātniekiem uz tiem sarkanās, violetās un zeltainās bruņās. Zirgiem galvas bija kā lauvām, no tām mutēm izgāja uguns, dūmi un sērs. No šīm 3 sērgām, no uguns, dūmiem un sēra, kas izgāja no to mutēm, tika nogalināta 1/3 cilvēku. Jo zirgu spēks bija to mutēs un astēs, un astes tiem bija līdzīgas čūskām, kam galvas ir, lai ar tām nodarītu ļaunumu. Lūk, te ir to, ko Jānis redzēja apmēram 2000 gadu atpakaļ, ko Dievs viņam rādīja par nākotnes notikumiem. Jā, viņš redzēja šo militāro darbību un ar tiem izteiksmes līdzekļiem, kādi bija pirms 2000 gadiem, viņš cenšas to aprakstīt. Viņam tika pateikts, jā, cik būs karotāji, jā, kad tur rakstīs 10 000, 20 000, jā, tas ir redzams jaunajā tulkojumā, jā, vecajā tulkojumā miriādas. Es dzirdēju viņu skaitu, jā, tad viņam bija pateikts 10 000, 20 000, sarēzinot dabonam 200 miljoni, jā, ļoti liels karaspēks, jā, utopisks varētu teikt, bet nav nereāls, jā. Un ir 3 puses piesaukt, 3 krāsu bruņas, jā, tātad sarkanās, violetās, dzeltenās, jā. Sarkanās ļoti liela varbūtība, ka tā Krievija piedalīsies 3. pasaules karā, dzeltenās Ķīna, jā. Un Ķīnā arī ir tas militārā kapacitāte tāda, ka viņi var šos 200 miljonus savākt, jā, ir nepieciešamība karavīrus. Un violetās bruņas varētu būt Irāna, jā, un mēs zinām, ka jau diezgan daudz gadus ir šīs militārās mācības starp šīm 3 valstīm, starp Ķīnu, Krieviju un Irānu, jā, gan jūras mācības, gan citas, jā, kad šo valstu draudzību mēs varam redzēt, jā, un lūk, un mēs redzam šeit to militāro aprakstu, kādu Jānis apraksta, jā, un viņš lieto zirgus, jā, ka zirgiem galvas bija kā lauvām, jā, un no to mutēm izgāja uguns, dūmi un sērs, jā, tad mēs redzam kaut kādu militāro tehniku, kā viņš apraksta, kā viņš mācēja aprakstīt, tā viņš apraksta, jā, kad no šīs militārās tehnikas, tā, no to mutēm izgāja uguns, dūmi un sērs, jā, mēs redzam šo, varbūt tanks tas ir domāts, jā. Un tātad no šīm 3 sērgām, no uguns, dūmiem un sēra, kas izgāja no to mutēm, tika nogalināta 1/3 cilvēku. Ja. Un te ir interesants moments, ja, kā ar militāro, vienkāršo mums zināmo militāro tehniku varētu nogalināt 1/3 cilvēku. Ja. Kā tas ir iespējams? Ja. Jo, teiksim, karš Ukrainā jau drīz būs 2 gadi, un
kopumā gan Krievijas, gan Ukrainas pusi ņemot, kaut kāds 500 000 cilvēki gājuši bojā. Ja? Tu nevar vienkārši ar to nelietojot atomieroči nogalināt trešo daļu cilvēces. Ja? Un tad es domāju, ja pieņemsim tiek lietot daudz atomieroču, pieksim, 100 kaujas galviņu ar atomieročiem tiek izšauti, jā, vai Jānim nevarētu likties, ka tas ir uguns, dūmi un sērs? Es domāju, ka tas tā varētu būt, jā, bet pretarguments ir tāds, ka viņš redzēja, ka no to mutēm izgāja, tātad no zirgu mutēm, kam bija kā lauvas, galvas, jā, no to mutēm, jā, un astēm izgāja šis uguns, sērs, dūmi, jā, kad, tomēr pēc tā apraksta, iedziļinoties šajā aprakstā, mēs vairāk redzam, kad, parastā militārā tehnika tiek pielietot, jā, bet varbūt vēl kāds ierocis tiks izgudrots, jā, bet, tieši es neredzu, ka būtu pielietota atomieroči, ja, bet es nezinu, kā var nogalināt trešdaļu cilvēks, nepielietojot atomieroči. Ja, man nav atbildes, ja, es vienkārši ar jums dalos ar savām pārdomām. Lūk, bet es gribu par kādu citu vēl karu pastāstīt. Es pastāstīju par to karu, kas notiek apkārt, ja, valstis savā starpā karo, cīnās, ja, un Jēzus brīdināja, ka būs kara un karu daudzināšana, ja, un tā arī vēl viena no zīmēm, kas liecina, ka mēs dzīvojam beidzamos laikos. Bet es gribētu parunāt par cīņu, kas ir mūsos. Ja. Karš, kas norit mūsos, ja, mūsu gars, kad cīnās pret miesu, ja, un apustulis Pāvils, ja, kas ir trešdaļa jaunās derības uzrakstīts, viņš raksturo šo karu, kas bija viņā, ja, romiešiem 7.15. Es neapjēdzu, ko pats daru, jo es nerīkojos tā, kā gribu, bet daru to, ko pats ienīstu. Bet ja es daru, ko negribu, tad es piebalsoju bauslībai, ka tā ir laba. Tad es vairs neesmu tās darītājs, bet grēks, kas manī mājo. Es zinu, ka manī. Tas ir manā miesā nemājo labais. Es gan varētu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Nevis to labo, ko gribu es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Un ja es daru to, ko negribu, tad ne jau es to daru, bet manī mītošais grēks. Ja? Un te apustulis Pāvils, viņš runāja par šo konfliktu, kas ir viņā starp tām vēlmēm, ja, ka vienas ved uz vienu pusi, otrs uz pretējo, un ir šis karš, kas ir pašā cilvēkā. Mēs zinām pēc Ādama un Ievas sagrēkošana, ka Ādams un Ieva izlēma nepaklausīt Dievam, ka cilvēks sevi sašķēlās. Mēs esam trīsvienīgi, tāpat kā Dievs ir gars, dvēsele, miesa, viņi sašķēlās, ja, un tas gars garīgi nomirst, tā mēs varam teikt, ja. Un tā, kad cilvēks piedzīvo pestīšanu un glābšanu, kad viņš pieņem Jēzu Kristu, tas gars atdzīvojās, ja? Un tad mūsos ir sākās šī cīņa, ja? Garam pret miesu, ja? Un tad dvēseli ir tā, kas vai nu uz vienu pusi paklausa miesai, ja? Vai nu garam, ja? Mūsos ir šis konflikts. Lūk, un skatāmies tālāk, ko Pāvils saka, sākot ar 21. pantu. Es saskatu šādu likumu, ka gribu darīt labo, man piestājās ļaunais. Pēc savu iekšējā cilvēka es ar prieku piekrītu Dievu bauslībai, bet savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pret mana prāta likumu un sagūsta mani tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvei padotās miesas. Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Tā ar prātu es kalpoju Dievu bauslībai, bet ar miesu grēka bauslībai. Ja? Tātad apustulis Pāvils norāda par šo konfliktu, kas ir mūsos, ja, katrā vienam, kad ar prātu kalpo Dievam, bet ar miesu grēkam, ja? Un ir šis iekšējais konflikts, ja, mūsos. Bet mums ir tas uzdevums vai nu mūsu dvēsele vairāk paklausa garam, ja, tad mēs vairāk daram, sekojam Dievam, vai nu mēs paklausam miesai, un tad mēs padodamies grēkam, ja, un grēkojam. Lūk, tāds karš ir mūsos, vai ne, bet ļoti svarīgs ir moments, ko tad Dievs, kā mums var palīdzēt, ja, kā mēs esam tādi
ar šo iekšējo karu sevī salausti, ja, un tādu mēs piedzimstam, ja, un mūsos ir šī cīņa pašiem ar sevi, tā var teikt, ja. Ko tad Dievs mūsu labā izdarīs, ja, un Dievs ir sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu, ja, kurš pie krusta nomira, kurš uzņēmās mūsu grēkus, ikviena cilvēka grēku, ja, un tādēļ mēs varam nākt pie Dieva un lūgt, lai Dievs mums piedod šos grēkus, un Jēzus dēļ Dievs ir gatavs to izdarīt. Un lūk, un Bībelē teikts, ja tu sirdī ticēsi un ar mutā apliecinās Jēzu Kristu par savu kungu, tiksi glābts, ja, tātad tu vari noticēt tam, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta, ka tas ir personīgi priekš katra viena cilvēka, mums katram vienam jādara šī izvēle, ja, pieņemt Jēzu Kristu vai noraidīt, jā, un no tā ir atkarīga mūsu mūžība, jā, vai mēs mūžību pavadīsim kopā ar Dievu, viņa valstībā, vai mēs pavadīsim mūžību uguns ezerā, jā, un no turienes nav izējas, jā, tu nevari pamēģināt uz laiku būt ellē, jā, tas ir uz visu mūžību, jā, un šis svarīgais lēmums, kur mēs pavadīsim mūžību, ir jāpieņem šeit uz zemes, mums katram vienam, kamēr mums vēl ir šī dzīve, ja, jo tu nezini, kurā brīdī šī dzīve var beigties. Ja. Tā kā es gribētu dot iespēju katram vienam, kas man dzird, varbūt skatās pēc tam YouTube ierakstu, ja, var kopā ar mani skaitīt lūkšanu, ja, un pieņemt Jēzu Kristu. Tas būtu pirmais solīts pretī Dievam, uzsākt šo ticības ceļu kopā ar Dievu, ja, pieņemt Jēzu, ja, jo Jēzus ir par visiem miris, ja, bet tas attiecās tikai uz tiem, kas to ir labprātīgi pieņēmuši, ja, Dievs ar varu nevienu nevelk debesīs, ja. Mums jāsaprot, ka mūsu grēku dēļ, tiemžēl, mēs dodamies uz uguns ezeru, ja, bet mēs varam pieņemt Jēzu Kristu un doties pretējā virzienā uz debesu valstību. Tā kā, ja tu vēlies, lai Dievs piedod tavus grēkus, ja tu vēlies atjaunot šīs attiecības ar Dievu, tad kopā ar mani var skaitīt šo lūkšanu, saka tā: Dievs, es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu Kristu. Es lūdzu Jēzu Kristu, piedod manus grēkus, ienāc manā dzīvē, esi mans kungs un glābējs, ieraksti man vārdu dzīvības grāmatā, es vēlos mūžību pavadīt kopā ar tevi, Jēzus vārdā, amen. Nu, lūk, tāda īsa, bet svarīga lūkšana, jā, tā varētu būt tas pirmais solis pretī Dievam, kad tu saki, jā, es gribu to, ko Jēzus pie krusta izdarīja, lai tas attiecās uz mani, un tālāk Dievam tas mērķis veidot ar mums attiecības, jā, un būtu labi katru dienu atrast laiku, kad ko pavadīt kopā ar Dievu, varbūt sākumā tās varbūt kāds 10 minūtes, ja, kuru laikā varētu lasīt Bībeli, atrast jauno derību un izlasīt kādu 1 vai 2 nodaļas, pielūgt Dievu, ja, kā tu māki saviem vārdiem, jo lūkšana ir saruna ar Dievu. Un trešā lieta būtu publiskā daļa, tā ir dievkalpojuma apmeklēšana, ja, un es pats apmeklēju kristiešu draudzes prieka vēsts, jā, un pēc savas teoloģijas tā ir vasarsvētku draudze, jā, viena no lielākām Latvijā, jā, tā kā tur var nemanot ienākt un nemanot aiziet, jo tur ir daudz cilvēku, es pat visus nepazīstu, jā, tur vienkārši ļoti daudz cilvēku. Nu, lūk, bet tas arī ir svarīgs moments, ka ticīgie sanāk kopā, ja, ka viņi svētdienās pielūdz Dievu, slavas dziesmas dzied Dievam, ja, tas arī stiprina katru vienu mūsu ticību, ja, un Jēzus apsolīja, kur 2 vai 3 ir sanākuši manā vārdā, es esmu viņu vidū, ja, tā kā tas ir ļoti svarīgs moments, ja, būt kopā ar ticīgiem cilvēkiem vismaz reizi nedēļā. Nu, lūk, tā kā pabeigšu to, ko šodien gribēju, droši vien, ka jautājumi ir kaut kur aizlidojuši tālumā, diezgan ilgi jau šodien sarunājamies, tā kā es domāju, paldies visiem par uzmanību, lai Dievs jūs svētī līdz citai reizē. Tā.